Sveiks, labdien visiem maniem draugiem, iespējams arī nedraugiem un citādi pārējiem līdzīvotājiem. Atkal kārtīgi reizi esmu nonācis Lāczemē. Varētu teikt tā, ka es uzsācis darbu. Es atvainojos par manu lielo halsošanu, jo šobrīd man jāiet uz māju pret kalnu. Es apmeties mazā Vācu pilsētiņā, Nordheimā. Un biju mazliet iepirkos. Un tagad mājās jāiet pret kalnu. Ir mazliet grūti nepierudušam cilvēkam. Par to ir stāsts. Varētu teikt, ka iepriekšējo reizi, kad biju šeit, biju strādāju zem Latvijas firmas, kura, protams, līdz galam godīgi nebija. Varētu teikt tā, ka pat visas manas vasaras plānus sajauca un nācās bišķiņ pastrādāt Latvijā, lai kaut kā izgrozītos. Un stāsts ir par to, ka šobrīd esmu atkal atpakaļ Vācijā, bet vairs nekā Latvijas firmas darbinieks, bet veiksmīgi atradu vācu firmu, kas bija gatava mani uzņemt. Pieraksts šeit Vācijā. Nodokļu maksātājs esmu vācu, vairs ne Latvijas. Tāpat soc apdrošināšana man ir vācu. Un, protams, darbs. Bet varbūt ne škrobe, bet tāda mazliet neizpratne. Vat bija iepirkos veikalā. Speciāli fiksēju Latvijā, kādas ir cenas veikalos, lai būtu ar ko salīdzināt atbraucot šeit. Konkrēti ciparos neizplūdīšu, bet varu teikt vienu. Kopš pirmās reizes, kad šeit biju, varu teikt, ka cenas pat ne tikai ir izlīdzinājušās, bet Vācija atsevišķas pārtikas preču grupas ir lētākas kļuvušas. Un līdz ar to dzīve laikam sanāk mazliet vieglāka. Bet tā pašā laikā skatoties, salīdzinot ar Latviju, Vācijā es nopelnu cipars, teiksim, uz rokas. Es par nodokļiem vēl neesmu izstudējis, bet droši vien noteikta laika arī to izdarīšu. Es Vācijā varu nopelnīt uz rokas uz pusi vairāk nekā Latvijā. Jautājums, kur mēs esam aizbraukuši šķērsām? Es domāju par Latviju. Mums cenas ir kā Eiropā, bet algas kā Ziemeļkorejā. Lai gan es nezinu, kādas tur ir algas. Katrā ziņā aizšāvuši, mēs esam kaut kur pavisam šķērsām. Tā, varbūt ne skumīgi, bet kur? Jautājums, kur mēs esam aizbraukuši? Un, protams, es neteikšu, ka man ir viegli šeit, jo es esmu tālu no mājām, no ģimenes, no sievas, no dēla. Bet, ja tas tā turpinās, tad varbūt vairs neatgriezties Latvijā, paņemt ģimeni šeit, dzīvot, strādāt. Vismaz tu sajūties kā cilvēks, ka tu nevis izdzīvo, bet dzīvo. Protams, es nevaru pretendēt uz lieliem amatiem, lielām algām, bet es neteikšu, ka mana nodarbošanās ir kaut kāds nevērtīgs darbs. Strādāju transporta loģistikas kompānijā, nelielā, veicam kravas pārvadājumus pa Vāciju.
Nu, tāds ir mans darbs. Bet šobrīd vismaz es varu justies mierīgi, ka es varēšu legāli strādāt. Man nebūs jāmelo kādam. Vai Vācijas transporta policijai, ka es daru to vai to, bet patiesībā es daru pretrunā Vācijas likumdošanu. Tas bija sākumā zem Latvijas firmas. Jo visas Latvijas firmas, kas šeit ar busiem, tās ekspres krabas, nu, viņi nestrādā legāli. Un otrs moments, viņam arī pilnīgi pie vienas vietas, kā jūtās tas šofers tajā busā, jo visi tie busi, nu, viņi nav domāti dzīvošanai. Pa dienu tu kaut ko mauc pa 600-700 km, un pa nakti tu kaut kā mēģini ierotīties tajā paštaisītajā guļamvietā, kas vasarā var būt. Var kaut kā, bet rudenī ziemā tur ir augsts un vienmēr sekot, nu, apstākļi bēdīgi. Bet ap šā laikā, kāpēc vācietis var padomāt par savu darbinieku? Laikam tāpēc, ka viņam vismaz tik lielā mērā ir svarīgs tas darbinieks, lai viņš nemeklētu citur darbu un lai tas darbinieks viņam ir noturīgs un līdz ar to arī viņa uzņēmumā ir kaut kāda stabilitāte. Var jau būt, ka es kļūdos, bet tas ir mans novērojums. Nu, jo redz, tā paskatoties uz visu situāciju kopumā, nu man galīgi nerodās motivācija būt par Latvijas patriotu. Man drīzāk ir motivācija savākt savu ģimeni no turienes un strādāt tur, kur vismaz mani uzsver kā cilvēku, nevis kā vergu vai kā idiotu, kurš var arī strādāt gandrīz par velti, kā tas ir saistībā ar dažām, nu nevar ar pirkstiem parādīt, pēdiņās Latvijas firmām. Jautājums ir šiem Latvijas uzņēmējiem, kurus patiesībā tā saukt nevajadzētu. Kā jūs domājat savus biznesus pacelt, šādi atteicoties pret saviem darbiniekiem? To es nezinu. Un, nu jā, tā nu tas ir. Te nu es esmu. Šodien spīd saulīte. Ir mazliet silts, mākonīši, bet visā visumā pagaidām esmu ne uz riteņiem, jo mašīnīte man tikko nav rūpnīcas. Un, attiecīgi, protams, viņa vēl ir jāsagatavo tādam darbam. Nu, tur, teiksim, detaļas. Jo bija nepareizie spoguļi uzlikt, lai cik tas bija vai neizklausītos. Nu, tās mašīnas pārveidošana jaunas no rūpnīcas nenodarbojas paši vācieši, bet poļu firma. Un poļi jau laikam savā stilā. Nu, tad nācās bišķiņ padzīvot apartamentos, starp citu arī uz firmas rēķina. Nemaksāja pases par to, bet, nu, ir laiks iepazīties ar Vācijas mazas pilsētiņas dzīves ikdienu. Nu, tas tā, bet, nu, jebkurā gadījumā standarta frāzes nobeigumam. Ja nu jums liekas šis stāsts interesants, tad saspiežiet pareizās podziņas, var padalīties. Nu, un tad jau, ja jūs būsiet čakli, tad beigās varbūt arī končām padalīšos. Pagaidām viss. Čau, čau, tā visiem.